Ir ieraksts, jā. Labi. Labdien visiem! Šodien mums ir ciemos Jānis. Es varbūt pirms es izstāstīšu par Jāni, izstāstīšu, kas šis ir. Mēs gada sākumā izdomājam, ka mēs gribētu to sensitīvu piedzīvojumu komūnu, kur faktiski pēc tām programmām jau veidojas tādas jau labas attiecības, jau mēs esam paziņas, iespējams jau uz tādu draugu robežu. Un kad vienkārši tas aktuālais, ko mēs darām, kad mēs gribam padalīties par dažādiem ceļojumiem, nu, lai cilvēks iedvesmot, lai viņi uzzinātu kaut ko, ja viņi paši ceļo, jo tas arī ir sensitīvi mērķis, nevis jūs uzsēdināt uz adatas, un tad tā kā, nu, bet lai jūs paši sākat ceļot. Un līdz ar to šie tikšanās tiek ierakstīts, jau mums kaut kad mēs palaidīsim, Andrejs? Mēs kaut kad arī palaidīsim video YouTube kanālu, kur būs šīs visas tikšanās, ka varēs cilvēki apskatīties. Tā kā tas, ka mēs esam tagad šeit tikai 5-6, tas tā kā, nu, nekas pasauli to visu redzēs. Un šodien mums ir viesos Jānis Ģinis. Jānis ir cilvēks, ar ko es biju kopā Upper trekā. Tas ir ļoti attālināts 24 dienas treks ar teltīm, ar primusiem, ar vispārējo, arī ar Jānēls. Mēs esam bijuši Annapurnas apli trekā, ka viņš jau nebija tik drausmīgi komercializēts kā tagad. Arī tad mēs stiepām mantas un dzīvojām malā, un neviens nesaprata, kāpēc mēs tur dzīvojam, bet tur ir tas foršums. Un tur es satiku Jānu. Jānis ir IT džeks, kurš arī vēl tā kā iedvesmo ar to, ka tu vari gan strādāt, gan ceļot vienlaicīgi. Tas tā kā apskalažams štēle viņam, ja. Un viņš tikko bija Āzijā, 5 valstīs, un es lūdzu viņam padalīties, jo īstenībā man pašam arī interesē. Es biju Nepālā, bet pārējā Āzija priekš manīm tā kā liekas viss vienādi. Līdz ar to Jānis šodien izstāstīs par Vietnamu, Kambodžu, Lomboku, kas ir Indonēzijas nosaukums kaut kāds. Malaizijas pat nemēģināšu izrunāt to otru vārdu. Kualampurā. Tas ir galvaspilsēta vai tas ir valsts nosaukums? Galvaspilsēta. Galvaspilsēta, jā. Un Singapūra, jā. Mēs izdomājam tā, ka Jānis stāstīs par katru valsti, tad uzdodam jautājumus precizējuši, un tad ejam uz nākošo valsti. Jā? Forši. Laižam, Jāni, tev skatavu tava. Jā, tagad jau pastāstīju, par ko stāstīšu, kurām valstīm, tad arī uz nākamo slaidiņiem. Okay. Jā, tad man pavasarī ziemā sakot vidē kaut kur aizbraukt, tad bija doma uz taisumi, bet beigās izdomāju lidošu uz Vietnamu, un tad beigās sanāca savākties vēl 5 avio biļetes un izdomāju apmeklēšu vēl pāris valstis kopā. Klausies, es reiz iespraukšos, man ir tāds niķis. Avio visu kopā, kaut kāds tev cipars sakasījās, saprast, cik tas ir vai nav paceļams. Nu tā tīri pārlidojumi viss. Ir kaut kāds plus mīnus 100, pāris 100 var iedot, vai? Turp no Rīgas ap 600 bija, arī ap 600. Un tad tie vietējie lidojumi bija kā kurš no 80 līdz 200 eiro. Diezgan paceļām izklausās, jā. Tāds, jā. Jo, ja pērk laicīgāk, var arī kaut ko lētāk. Labi, paldies. Jo vietējie lidojumi pa visu Dienvidu Āziju, arī ieskaitot par Filipīnām, uz 200 eiro. Jā, tad pirmais bija Vietnama. Pēc tam braukt, es beigās lidoju uz Kambodžu. Jā, plānā bija autobus. Beigās aizlidoju turienu, pēc tam ar autobusu atpakaļ uz Vietnamu, tad lidoju uz Indonēziju, Kualampuru un Singapūru. Jā, tad arī nākamo slaidīnu, tad pastāstīšu. Jā, šai ievadā, tad šeit būs vairāk par visiem galamērķiem izstāstījuši, ko iemācījos no ceļošanas fāzī, jo bija vairākas dienas, jo es jau biju Āzijā pāris reizes, bet tomēr katrā valstī savi knipi un lietas. Jā. Un, jā, tad varam sākt par Vietnamu, var pārslēgt nākamā klāva. Jā, tad Vietnam tiešām bagāto savu kultūru, bet savu īpatnējo vietnamiešu kultūru, jo viņiem, lai zina, komunismas, bet viņiem ir izteikts kapitālisms un arī reliģija arī viņiem augstā līmenī ir budismas un mazliet konfucismas. Bet tā, ja esat bijuši Nepālā, tā budismas ir galīgi citādāks, vairāk komercis tāds.
jo visi tempļi bija vairāk uz naudas pelnīšanu. Saceltas augstākās pagodas, milzu ēkas, kompleksi un visu uz turismu pelna. Bet kā tas ir? Tas ir ieejas biļetes vai kā? Jā, gan ieejas biļetes, gan elektromašīnītes, kas aizved tevi uz templi, gan pa templi izvadā, gan gidi tev var pastāstīt pa templi, parādīt, un visi tie, budismu galvenie. Jā, jo Vietnamā tagad tas turismas ļoti lielā, ļoti pieaug katru gadu, viņi pat apsteidz, šogad apsteidz viņa Taizeme kā pirmā vieta Austrumāsijā. Un tur viņi tiešām ar mērogu visu, bet tur arī ir mīnusi, ka tās turismu vietas ir pārāk populāras, pārāk daudz turistiem, tur vajag meklēt pašam kaut ko interesantāku, jo tur arī ir ko redzēt, bet turismu vietas, vajag sagatavoties, ka tur nebūs miers, un tur būs milzīga infrastruktūra, daudz cilvēki. Ja es sāku, Vietnama vispār pārstāja visi, kas brauc uz Vietnamu, viņi sāk no dienvidiem uz ziemeļiem, vai otrādāk no ziemeļiem uz dienvidiem, izbrauc cauri Vietnamai. Tā kartes kontūras ir ļoti ērtas, viņa gara un šaura. Un tā kultūra arī no dienvidiem, ziemeļiem ļoti atšķiras, un arī daba arī mainās un pilsētas. Jo es sāku ar Ho Chi Minh pilsētu, lielāko pilsētu dienvidos. Tur es pavadīju 2 nedēļas, strādājot, iepazīstot pilsētu, staigājot pa vietējiem rajoniem, un ko atklājāt Vietnamā viens no garšīgākiem un lētākiem ēdieniem, un arī tīrības ziņā drošākiem. Jo, gan jau kā dzirdēts, braucot uz Āziju, sanāk saindēties ar ēdienu, kas arī man sanāca, bet es šoreiz tas sanāca Kambodžā. Bet tu teici lētākie un garšīgākie, tas salīdzinoši pārējo Āziju? Jā, visām valstīm, pat ar Kambodžu, kas ir daudz nabadzīgāka valsts, kur kā liekas, ka ir lētāk. Arī paši vietnamieši, ar ko runājām, viņi teica, kuri brauc ceļojumā tūrēs uz Kambodžu, ka viņiem liekas tur dārgi, ka nevar tik lēti paēst. Jo Vietnamā varēja paēst no 2 līdz 5 eiro dažādu veidu ēdienas. Klausies, mana Āna bija Vietnamā, bet viņa saka, ka tomēr tas turismu vilnis jau visā pasaulē ir lielāks, bet kaut kur pa malām, kaut kur noteikti var atrast klusākas vietas, kaut kur okeāna piekrastē vai kas, kā tev? Paspilsētā tur piekrastēs var atrast, jo tās visas top vietas, pa kurām arī sanāca izbraukt, viņas tiešām, tur tā infrastruktūra visa bāzēta. Jā. Arī... Tad sanāk, ka tas budismu Nepālā ir tāds riktīgi autentisks salīdzinošana ar Vietnamu, kā tu saki, jo tur jau vispār tev neviens virsū tas bija, tieši interesanti salīdzināt ar to Nepālu un Vietnamas to budismu. Nepālā tiešām ir tas autentiskums, kur viņi tiešām domā vairāk par budismu, nevis vairāk kā nopelnīt tam templim konkrētiem. Un tur arī viņi ļoti uzsver uz to karmu. Ļoti māca to, viņiem visur katros tempļos bija plakāti salikti, lai mācītu tautu, ir visam sakas. Vietnamā, jā? Jā, tieši Vietnamā, jā. Tas bija interesanti, ka visos tempļos bija tādi komunistiskie plakāti, tāda stila, kā padomju laikos tāda zīmējuma, ka katrai lietai ir sakas. Jā, jo tur jau, viss, ko publicē publiski, tam, visam vajag apstiprinājumu no valdības. Ja tur tomēr, kontrola ir liela viņiem. Bet tu teici, ka tad sanāk jocīgi, ka tā sociālā iekārta ir komunisms, ja ir tā kā komunisms, bet viss ir apkārt, tas kapitālisms nenormāli. Vajag interesants tās valsts, kur ir pilnīgi tā kā dažādas lietas. Un šeit arī tas arī budismas ļoti.
Jā. Nu jā, tas ir tāds jēdziens reliģiskais turisms, kur faktiski jau cilvēki meklētāji brauc, bet beigās tas jau pārvēršās par tādu, jā. Palikšana Vietnamā bija jau uzreiz ielidojām un mums uzreiz bookings atcēla mūsu dzīvokli. Nekādu nevarēs sasināties, neko, mēs labi norezervēsim citu. Aizbraucam uz to otru. Ejam iekšā, mēs aizmirsām ielikt iekšā jaunāko informāciju, mums arī viss pilns. Jo viņi it kā grib pelnīt, cenšas, bet arī nav līdz galam. Un tur, varbūt pēc ar bookingu, varbūt, ka tu nokancelosies, būs pilns. Un mēs pat bieži vien lielajās pilsētās uz vietas kaut ko atradām, vienkārši paši staigājoties. Saigonā arī mēs tur 2 nedēļas bijām, izstaigājām vairākas viesnīcas, paskatījāmies numuriņas, sarunājām arī labāku cenu. Un, jā. Nu jā, tas ir līdzīgi kā Nepālā. Tur, acīm redzot, tā resursa baigi daudz tur ir, tagad var neraustīties, var atrast vienmēr. Jā, jo arī visi autobusi, vispār neko uz priekšu melkām, jo tur 2 nedēļas pa Saigonu, kur pārsvarā viņa ļoti moderna pilsēta, vēsturiskais ļoti maz ir, kaut kādi pāris templīši. Saigona ir galvaspilsēta Vietnamas, vai ne? Nē, lielākā pilsēta. Lielākā, jā. Jā, tur ļoti daudz ir par karu, kara muzejas un arī blakus tie kara lauki, kas viņiem ir populāri un ko viņi arī popularizē, Vietnamas karu. Un arī Mekongas delta, kas ir populāra. Klausies, kā viņi to karu popularizē, jo viņi jau faktiski bija pa vidi starp amerikāņiem un krieviem. Tur kā tur kaut kā var ieskicēt, tu tā kā iedzinājies tajā? Jā, bija gan uz muzeju, gan uz tiem kara laukiem, tiem tuneļiem. Un jā, ka viņi tie partizāņu tuneļi, kas bija Sarakta, tur tās partizāņu. Jā, tur viņi palielinājuši, izrakuši viņas lielākas, lai turisti nestos tiekšā. Labs, jā. Normāli, jā. Labi. Klausies, tev rakstīts, Vietnama izceļas ar saviem trakajiem starppilsētu autobusiem. Ko tas nozīmē izstāst? Par to transportēšanu. Es tur izmēģinājām vairāk vietējos reisus, jo līdz Hanoju mēs izdomājām, viņi ļoti gara, tālāk nekā uz Prāgu braukt, kaut kā 1000 kilometru sanāk. Tad visam tur aizbūdosim ar lidmašīnu un tad lēnām kaut kādā veidā, varbūt ar vilcienu, varbūt ar kaut kādu autobusu vai minibusu. Bet mēs jau ievērojām vienu lietu, kad mēs uz Mekongas paņēmām tūri, kad braucām pa lielceļiem, ka visi velkās, bet izņemot starppilsētu autobusu, kad brauc uz 100 vai 110, un viņi lavierē starp mašīnām, apdzen viņas. Ja mašīnas parastās viņi 70-80 km/h uz lielceļiem braukā, vai pat uz 50 km. Kur tas triks, kāpēc? Es pat nezinu, tur atļautais ātrums ir liels, bet vietējie ir, viņi brauc tik lēni, ka tur ļoti ierēķināt. Izņemot ar starppilsētu tie nakti, un galvenais tie autobusi pārsvarā ir guļoši autobusi. Tev arī pārslēgt nākamo slaidu, tur ir bildītes, Reku labajā pusē lejā, tas ir autobus. Tur 2 stāvos, pa 2 vai 3 rindām. Nevis tu goji krēslos, bet tur tā kā gultas sanāk. Jā, kā gultas. Labais. Jā. Tie ir vislabākie, bet arī nevajag ne internetā, neko priekšlaicīgi pat ļoti, bet arī tur ļoti daudz, kas caur WhatsAppu, kad sazinies ar to kompāniju, pat iekā ar WhatsAppu, kurā vietā, kad būs autobus. Un arī autobusi sabiedriskai pagarām cenas lētas ap 10 līdz 20 eiro pa 600 kilometriem, 500-600 kilometri. Izklausās ļoti labi, jā. Labi, Jāni, mums jāslēdzās uz nākošo. Kas šitien izstāstās tās laiviņas, tie slavenie kaut kādi kalni, kas tur ir viņiem? Halong Bay, tas slavenais Halong Bay, kur man bija šoks, cik daudz tās laivas ir. Jā. Simtiem tās laivas, tā turisma industrija tik liela, tās salas vairs, nav tas autentiskums.
Ir arī vietējie vēl paši brauc vai turisti pārsvarā tikai kāds sākas turismus? Nē, viņiem arī vietējais turismas arī ir, viņi sāk attīstīt, bet pārsvarā turisti no citurienes. No Ķīnas bija arī ļoti daudz turisti. Ļoti daudz no Korejas turisti, bet Korejas turisti bija konkrētās pilsētās. Tie laikam bija pirmajā vietā, un Japāņi arī turisti. Tur visvairāk Āzijas turisti. Nu jā, tā tendence visā pasaulē, it kā tā ekonomika, nezinu pasaulē, kā viņi tur attīstās, neattīstās, bet cilvēki ceļo arvien vairāk to arī jūt, gan Nepālā, gan visur, tā kā līdz ar to tās autentiskās lietas arvien grūtāk ir atrast. Uzprasam Jānim, ja ir kādi jautājumi par Vietnamu, un tad mēs slēgsimies uz nākošo valsti, kas mums būs Kambodža. Jā, jau var ieteikt noteikti pilsētām ar lidmašīnu vai ar autobusiem pārvietoties. Jo mikrobusu mazo mūs aizņēma 150 km 3 stundās pa lielceļu. Viņš brauc lēnām, tas bija drošais. Galīgi jauns lielceļš pa 50 km stundā. Labi, paldies. Labi, jautājumi nav, tad ejam tālāk. Kambodža. Kambodža ir kaimiņos ar Vietnamu? Jā, kaimiņos. Jā, Kambodžā tur beigās aizlidojām ar lidmašīnu, jo tur ķīnieši ir uzcēluši jaunu lidmašīnu pie Angkor Vata, nevis lidmašīnu, lidostu galīgi. Modernāka nekā pašā Vietnamā, kur lidostā. Mēs bijām 3 lidostās Kambodžā, vismodernākā lidosta bija. Pat ja valsts ir ļoti nabadzīga. Un arī no lidostas ir uzcelts jauna šoseja. Un tad Kambodžā pavadīju 3 dienas, 3,5 dienas. Siem Reap, blakus Angkor Vatam. Un tur tiešām ir tie tempļi, ir unikāli, jebkuram patreiz cilvēki vajag aizbraukt, jo tie milzi bloki ar milimetru precizitāti un tie gravējumi, nekur īsti pasaulē nav tik līdzīgi. Kas tur ir par reliģiju? Tie nav budistu tempļi. Kas tas ir? Viņi stāvējām? Nē, viņi bija sākumā hinduisti, tad viņi tika pārteiksīti pa budismu, un tad atkal viņiem bija mainījās starp hinduismu un budismu. Skatoties pa periodu. Tagad galvenais templis viņš ir hinduisma skaitās. Man liekas, beigās viņi pie hinduisma, jo tur varēja redzēt, ka vienā templī viņi budisma statujas noņēma, vienkārši ir noplēsuši, pēc tam uzlikuši pa jaunam. Un tur tie tempļi ir tik daudz jau, pārsvarā reklāmā to galveno Angkor Vatu, kas ir augšā pa vidu, bet viņi kaut kādi 14 vai 15 ar milzu kompleksi, kuras par 2 dienām veselām pat nesanāca izbraukāt visas. Ja tur visārtāk nevis ņem ko tūri, noīdēja tuktuku vai motorulleri, bet ar tuktuku arī pats braukt, ar tuktuku var braukt, jā? Nē, tur šoferis. Šoferis. Labāk jau arī pie tās satiksmes, vai ne? Jā, jo tur arī tas kartums 35 grādi bija viskartākā vieta, vai gan arī 40 mitrums, un vismaz lai var atpūsties, kamēr starp tiem tempļiem. Tur arī tuktuku šoferi $20 diena. Bet tie tuktuki līdzīgi, kā tajā kreisajā pusē, viņi ir paštaisīti, vienkārši mocis un kariete. Paštaisīta, pielikta, piestiprināta pie moča. Labais, vecīt, tas tāds rītīgi. Un arī viņi, ar močiem, jūs nevarat iedomāties, ko tik vien nevar pārvadās. Šeit ir cūkas viņi pārvadā, bet tur arī viņi celtniecības materiāls, cik tonnās, 5 līdz 5 tonnām pārvadā, tas, piekabes līdz pat 10 metru garumā bija. Un viss paštaisīts no rokā, uzteiktīts kā vien var. Un jā. Kas tev šodien te apakšā uz tās rokas? Kas tas ir? Tarantuls, jo viņiem vienā reģionā, tieši braucot no Angkor Vata uz Siem Reap galvaspilsētu, kad viņiem bija tas genocīds, bada
trūkumus, tad viņi sākuši arī ēst visādas eksotiskas ēdienas, čūskas, tarantulas, un vienā reģionā, lai viņi audzētu tarantulas, un viņi cepeļā. Varat teikt, ka viskaršīgākais kukaņš, ko es neēdu. Es ēdas ļoti daudzas veida, un šis visforšākais, gan kraukšķīs, gan sulīgs. Es domāju, ka tu riktīgi drosmīgs, ka tu turi tarantulas uz rokas, tad tev viņš sašmorēts izrādās. Nē, viņš eļļā uzcepts ar garšvielām. Jā, es atceros, Jānis ir cilvēks, kurš arī Nepālā visu gribēja pagaršot. Viņam tā kā, tā pieredze svarīga vienkārši, kā tas un tas garšo, jā. Pagaid, čūskas arī tur bija? Čūskas arī ēdi? Jā, čūskas arī bija. Vietnam arī ir, bet jā, Kambodžā tur viņi visi laikam, jo turismas ir, un laikam ievērojuši, ka turistiem patīk pakrovēt tādas lietas. Ēdienas, jā, viss bija dārgāks par kādiem 50% nekā Vietnamā. Tā lētāks nekā pie mums Latvijā daudz, bet pēc Vietnamas likās padārīgi. Ir īpaši šeit varēja to nabadzību ļoti just. Ļoti just, jā. Jo šeit arī bērni lasīja, strādāja, gan lasīja atkritumus, jo nevienā citā valstī tas nebija tā izteikts. Bet kā tu saki, tad arī, arī ubagošana un tādas lietas, kā vispār zina? Jā, ubagošana arī ir. Tāda agresīva vai tāda, ka vienkārši ir Nē, šeit nav. Viņi tādi miermīlīgi ļoti vienkārši cilvēki. Jo nevienā valstī nebija tāda agresivitāte, jo Vietnam arī ļoti, visas valstis viņi tik drošas ļoti. Ļoti droši, jā. Jo Angkorvatā tur priekšā var pavadīt 3 dienas braukājot pa templiem. Tur arī ir tas viņa slavenais lielais ezers, kurš lietas sezonā paliek 2 vai 3 reizes lielāks, bet tur laikam labāk lietas sezonā, jo tagad jau bija sausā sezonā, un viņš bija nolaidies, un nebija tie ciemati ezerā peldošie. Nebija tas interesants. Un tur arī tas... Kas ir ezerā peldošie ciemati? Viņi appūst vai viņš... Nē, tā ir peldošas mājas, tā kā bojas. Bet arī tur apkārt visam tam ezeram visas mājas ir uz pāļiem. Uz kaut kādu 6-8 metru augstumā līdz. Jo tas ezers jau pa 10 metriem paliek augstāk. Dziļums, un tur viss pārplūst. Tas arī viens no interesantiem apskats objektiem. Viņš ļoti mainās sausajā sezonā un lapjā. Un tur arī tā turisma sezona ir ļoti palielinājusies. Tur tie kuģīši tik daudz, bet tagad sausajā sezonā tur 90% tie kuģīši vienkārši krastos bija sausumā gulēji. Klausies jau uz Āziju braukt, kas tur ir sezona? Tas, ko tu saki, tur acīmredzot arī musons. Jā, tur no novembra līdz novembrī beidzās viņa pareizi. Novembrī beidzās, tur svērt no jūlija beigām augusta sākās Kambodžā, Vietnamā. Lietus. Jā, jo Indonēzijā bija no janvāra līdz aprīlim. Man vēl tieši bija mazliet lietas sezona. Jo tur tā lietas sezona ir, bet katrā reģionā mazliet citi mēneši. Un tu biji kad? Kad tu biji kuros mēnešos? No februāra beigas visu martu un līdz aprīļa beigām. Okay. Klausies, un kā ar palikšanu Kambodžā tāpat gāja runāja vai? Nē, tur nobukojām, jo tur īsti nebija, tā starpības starp normālām labām vietām bija ļoti liela, tā kvalitāte ziņā. Nebija arī tik liela, tur varēja dzīvokļus noīrēt, jo tagad bija nesezona pa normālu cenu, jo tur no 20-25 eiro varēja pa dienu ļoti, ļoti labas vietas dabūt. Un hosteļi, vēl lētāk, bet, nebija. Tagad 4 mēs, tāpēc, mēs vienkārši paņēmām lielākas vietas un... Apartments kaut kādu, vai ne? Jā, un tur vienkārši liels dzīvoklis viesnīca par visi basēns. Jūs paši gatavojāt vai tur nav jāgas pašiem gatavot? Nē, tur īsti nav jāgas. Kambodžā vispār nav jāgas, jo tur grūti atrast.
tev atpazīstamu sastāvdaļas, ko tas varētu. Vietnamā būtu vēl atrasti, jo tur ir liela moderna lielveikali, pārtikas veikali. Bet tas, ka Vietnamā tur pārāk lēti ir, lai kaut ko gatavot. Ja augļi arī mango, tur 1,5 kilograms nopirkt pa eiro. Tur augļus vajag katru dienu ēst. Jā, un Kambodžā, Siem Reap galvaspilsētā, tur īsti nekas arī nav ko redzēt, jo tur galvenais ir genocīda muzejs, jo viņiem bija 80 gados diktatori, kurš tur pāri miljonam savus iedzīvotājus nogalināja. Kambodžā? Jā. Mhm. Un, jā, viņi tur tagad daudz jaunas ēkas, bet jā, galvenie apskats objekti ir Karaļa pils un genocīda muzejs, un tā pati pilsēta tāda it kā augoša, bet nav tik interesanti salīdzinot ar pārējām. Tur arī turisti arī apstājas uz dienu pārgulēt, lai brauktu tālāk uz pludmali, lai atpakaļ uz Vietnamu vai tā izņem. Ok, tad ir Vietnama, tad ir Kambodža, un tad nākošā, kas mums ir... Jā, Indonēzija. Ir kādi jautājumi par Kambodžu? Ilze, Elīna? Andrejs? Visi klausās. Jā. Labi. Tad nākošā ir Indonēzija. Un kas ir Lomboka? Lomboka ir blakus sala Balī, liela sala, pat liela. Jā. Jo tur, jā, lasot, ka Balī ir pārāk daudz turisti, ka Lomboka tur palaids vien ir tā kā Balī bija pirms 20 gadiem. Mierīgā. Jo tur vienīgais tur nevar tik viegli aizlidot, bet mēs lidojām mūsu Balī, bet uzreiz ar mašīnu līdz ostai, un tad ar kuģīti mēs pārbraucām uz Gilijas saliņām, tādas 3 mazas salas pie Lomboka, kur varēja beidzot atpūsties, nekur neskiet apkārt, jo salai varēja apskriet 40 minūšu laikā tai maziņai. Un tur, jā, tur galvenais bija, ka sākuma bildē varēja redzēt ar bruņurupučiem peldēt, jo bruņurupuči jūras tur pašā krastā viņiem ēšanas lauki, jūras zāles bija. Un katru dienu, jā, var ar bruņurupučiem peldēt. Koroļas redzēt dažādas divis. Bet, jā, Gilijas salas ieteiktu, ja grib, jā, patīk snorkelēt vai ar akvalanga, jo tur ļoti daudz akvalanga skolas. Un cik runāju ar cilvēkiem, tur cena laba un ļoti daudzām ir arī atzīti certifikāti. Bet, gan jau kaut kādi padīvi vai vēl kaut kas, ja, kas ir izpasaules kaut kāda. Jā. Bet jā, tur ir vienkārši atpūtas, jo uz salas nav īsti neko skatīties. Ja salas vidienē, tur būs milzīga atkrituma kaudze. Viss netīrs, jo Indonēzijā viņiem ir tā kultūra apēt konču, apēt čipšu paku, un tas papīrīts pazūd vienkārši izkrīt no rokas, kaut kur aizmirst. Un tāda viss. Klausies, izskatās smuki, izskatās tā kā kaut kāda Azoru salas vulkāniskās, tāds viņas arī ir tās smukas zaļas. Tā ir lielā Lomboka, bet jā, visas ir vulkāniskās salas. Un tas vulkāns arī vēl aktīvs ir. Viņš ik pa laikam arī mazs izvirzums ir. Jā, tad pavadījām pāris dienas tam Gilijas salām, tur tiešām, tur tikai atpūsties. Restorāni prasti, vienīgais, tas, ka var izbaudīt daudz zivis, svaigas ķertas, bet, cenas tur ir, kā tu, priekš turistiem, 2-3 reizes dārgāk nekā Vietnamā ēšana. Palikšanas vietas vēl, pieņemot cenas nesezonā, jo sezona tur interesants sākas karstākajā periodā no jūnija līdz augustam. Tad ir pats lielākais karstums, un tad tieši eiropieši brauc, kad Eiropā vislabākais laiks, viņi brauc uz Indonēziju, kas man likās tā dīvainas. Bet tad tagad tās Gilī vai Girīt teici? Jā, Gilī. Lombaka tā ir Indonēzijas daļa, jo Indonēzija ir tā kā savu arhipelāgs. Jā, tur. Jā, un tad no tām Gilijas salām brauc uz Lomboku, un tur taisn no pirmajā dienā jau
uz ciematu kalna un tad kāpu Lombok lielajā vulkānā, kas 3700 metru augsts. Oho, tas ir tāds normāls augstums, 3700. Un, Mazai jāklimatizējās. Šitā te bildī tas vulkāns ir tā jā, zaļā. Rinjani. Tas iekšā, tas krāteris, viņš milzīgs ir. Pāri kilometram diametrā. Bet jā, tur pats nevar kāpt, tur vajag ar atļaujām, ar gidu, tāpēc tur viss ir organizēti. Kas ir arī plusā, ja tu brauc strādāt attālināt, tu negribi tev visu ekipējumu, lielo teltis, mugursomu pārgājienu, nesāt līdzi pietiek ar pārgājienu, apaviem, parastu mugursomu un lietas jāpu. Bet teltis, saki teltis, tad tas bija nakšņošana tādā vienā, tas nebija vai no cik ilgi gāja? Nakšņošana īsākais ir 2 dienas, viņi arī piedāvā 3 dienas. Man sanāca laiks tikai 2 dienām, un teltis jau visu norganizē. Viņi teltis, sēšanas, kuļamais un madrači. Ja tur, ar turismu, vajag biznes, jo tur viņiem vietējās šerpas ir, bija interesanti salīdzināt ar Nepālas, ka flipflops ir internacionāli kalna apavis vietējie. Kas bija interesanti? Flipflops, ka visi čībās tie šerpas. Līdzīgi, ka flipflops vai krokos staigāja, tāpat kā Nepālā. Klausies, lai mēs precizējam, tu tagad šito tu stāsti par Lombokas salu, kur tas krāteris? Jā, šitas krāteris jau Lombokas salā lielajā. Izskatās smuki, jā. Jā, tur tiešām ir vārds. Tas ir viens no īpašākajām vietām. Ja brauc uz Lomboku, tajā vulkānā vai kāds. Ja tur nav Bet es skatos, tādā rinda diezgan daudz cilvēku, cik tur tā taka noslogota vai cik daudz? Tagad bija nesezona, bija pietiekami brīva, nebija nekur jāstāv rindā, bet jā, augšējais kempings, tur ļoti daudz teltis, bija pāris 100 teltīm saceltas. Un tur arī var luksus pakalpojumu paprasīt, kur tev būs galdiņi un krēslas. Protams, visu, ko vēlās. Jā, visu, ko vēlas. Jā, es vienkārši atradu lētāko, vienkāršākā, ko varēja. Jā, mums bija ēdiens, telts, guļamaisi, un jā, tad mēs uzkāpām, no rīta uzkāpām vakarā, paēdām, pagulējām 4 stundas, un jau 2 naktī saulēktu mēs kāpām uz pašu augstu. Un tur grūtākais, kas pēdējais, tur 1000 metri par vulkāniskiem iešiem, smiltīm vajadzēja kāpt. Pa vertikāli 1000 metri? Jā, pa vertikāli. Un tur arī slīpums ir. Un arī augsti liekas, ka tur vienmēr ir silts, bet tajā augsti pie 3000 metriem tur jau bija +2 tikai. Jā, tas gan interesanti, ka tajā galā ir 3700, tas tikai nebija iedomājies. Jā, tāpēc, ja plāno, tad vienmēr plāno virs 3000 metriem kāpt kalnos, kur vajag siltās drēbes kādu dūni. Klausies, šitās mazās laiviņas, ko rāda reklāmās ar to atsvaru, ar to arī tur kaut kur daba izbraukt, vai kā viņas tie zvejnieki vēl zvejo tur paši, vai kā? Jā, tur viņas, tās tikai zvejotāja laiviņas ar atsvariem, un tur viņi zvejo visu laiku, un restorāniem piegādā zivis. Pa tiešo dabu var nopirkt zivis, vai viss tur ir tā sakārtots, ka nekā tur viss ir tā kā tikai? Tur mēs neatradām nevienu vietēju tirdziņu. Tajās pilsētās, kur bijām, varbūt galvaspilsētā Lombokā bija, bet tur īsti nav. Pludmales tur nav smukas, un palikšana arī nav ļoti interesanta. Baigi interesanti, Jānis, ko tu saki, ka pa lielam tā visa Āzija ir palikusi tāda baigi, sakomercializēta, vai ne? Tā kā nevar aizbraukt kaut kādā stūrī, padzīvot pats pie okeāna, vai tad ir jāmeklē? Vai viņi neļauj, kādi ir to vietējo attieksmi, ja tu pats kaut kur gribi aizbraukt, un tev nevajag gidu? Tur var. Ja tur arī ietam, arī tur var vairākas reizes mēs noidējām vienkārši taksi, viņam pateicām, uz kurien braukājam, lai nevajadzētu kaut kādu tūri, jo tūreiz tad viņi, ja pēc tūreiz tur
pārsvarā Āzijā tevi kaut kādā rūpnīcā tevi ievadīs vai kaut kādā veikalā, kur tev vajag pavadīt stundu, pusotru, kur tev rādīs kaut kādu projektu, tāpēc labāk sarunāt ar kādu vietējo vai kādu vietējo taksi, jo pagaidām tur cenas ir lētas, tad 20, maksimums 50 eiro, skatoties, cik liela distance. Un jūs diviem, trim cilvēkiem tas ir daudz lētāk nekā stūriņiem. Un tad var sakot, ja meklē, tad var atrast arī vēl kaut kur vietiņas, kur nolīst, ka nav tā, ka nedrīkst. Zin, kā daudzās valstīs viņi vispār tā kā to neļauj ar domu, lai tā nauda neiet garām. Tur ir ļoti droši, tur var iztīrēt motorolleris, mašīnas. Mēs mašīnu iztīrējām Indonēzijā. Viņīs vajag pierast pie tā, ka tur potu pusiņi braukā, un tie ceļi ir aizauguši, un satiksme arī tāda haotiska. Bet jā. Normāls piedzīvojums. Jā, un tur labi jautājumi. Jā, saki. Un tur vajag ļoti meklēt, tās pludmales, jo viņas tiešām ļoti ar dratām. Jo tur jāskatās pludmales, kur vis tālāk ir vietējie. Jo šeit tieši turistu pludmales ir labas, jo tur vietējie biznesmeņi viņas satīra, bet pludmales, kur populārs vietējiem, tur viss ar plasmasas pudelēm un pakām un iepakojumiem. Klausies, kādu navigāciju tu lietoji, Mapī vai kaut ko citu, kā tur ir ar to, kā tu jau zini, ka tu pats skaties un ceļo? Vietas, tā kā meklējumi. Pārsvarā skatījot Google Maps satelītu, lai varētu izpētīt to reliefu pludmalē. Jā, jo Google Maps. Tas, ka tu vajag jāt satelīti, ir labāk, lai izpētīt tā pludmala. Nu jā, ja tev ir satelīts, bet tev vajag internetu pieslēgumu, viss ir vienkārši. Ar internetu viss ir ļoti labi. Ja tu paliec ilgāk, tad labāk pirkt vietējos simtkārti. Man nav jēga ņemt simtkārti visam reģionam. Jo jā, es vienmēr ņēmu lielāku operatoru un vietējo, kurus paliku ilgāk par 2 nedēļām, ja man vajadzēja attālināt strādāt. Tāpēc man vienmēr bija zona, tur arī vienmēr ir pat Indonēzijā, tur visur bija ātrs internets. Nu, redz kā, normāli, jā. Jā. Nebija vispār vieta, nevienā vietā, kur nebija internets pieejams vai slikta savienojums, varēja video zvaniem pieslēgties. Labi, Jāni. Paldies. Jautājumi par Indonēziju. Jānis izstāstīja par 2 salām par Lomboka un Gili. Gili skaitās sala. Nosaukumi viņiem bija Gili Minos un pārējām 2 neatceros. Bet tur ir pa pilnām tās salas. Cik ir Indonēzijā salas? Tu zini, plus mīnus? 1000, tur vajag braukt vairākas reizes, lai atrastu to īsto. Bet tad jau arī atrast kādu salu nekurienē var ielīst kaut kur, vai nekur nav? Jā, jo tur es pētīju, tur gribējās mazliet vairāk palikt, lai varētu izpētīt vēl citas vietas. Jā, tev bija tādā, tā kā nākošais mēs varētu ielīst kaut kādā caurumā, kur nekā nav, jā. Jā, tur arī interesants stūris bija ar kuģīšiem uz Komodo, kur tie Komodo puķi ir piedāvāti. Un tas reģions izskatās interesants ar Komodo puķi. Jā, un tad... Labi. Nākošais laikam jau bildi iekšā. Jā, tā laikam man viena no mīļākām pilsētām, kuras... Kas tā ir pa valstī? Malaizija. Tā ir Malaizijas galvaspilsēta. Jā, ļoti moderna pilsēta ar neskaitāmiem debeskrāpiem. Jā, gan visi katrs mājas ir uz jumta peldbasēns. Okay. Jā. Tāpēc, jā, tur ļoti var no 20 eiro līdz 50 eiro atrast mājā dzīvokli ar jumta basēnu. Pilns dzīvoklis, tā kā virtuvi visu, tenneši ar zāli arī mājā, Infinity Pools, un jā, tur var strādāt lielā komfortā, jo pagaidām es neesmu atradis nevienu citu alternatīvu, kur vajag tik lēti, tik kvalitīvi, jo ēdienas arī tur ir liela izvēle, jo viņi multikulturāli ir, tur gan musulmaņu kultūra, ķīniešu kultūra, indiešu kultūra, un vēl bišķi vēl no citām kultūrām. Pasakot, ja jāstrādā attālināti, tad jā, ļoti labi. Lumpura Malaizija ir īstā vieta. Jā, bet viņi ir moderna, jo viņi ar to modernismu pārāk aitrāvās, ka
ļoti maz atstāja savu vēsturiskās mājas, un tikai tagad pirmais mērs, kas atjauno viņu vēsturiskās mājas un mēģina kaut ko saglabāt, kas ir palicis. Jo tas kontrasts ar Singapūru, jo Singapūra arī ļoti moderna, bet viņi arī ļoti saglabā pilnībā visu savu vēsturiskās. Jā, un šeit ir... Es redzu pilnīgi tā kā kaut kāda citadela. Klausies, uz ko viņa ekonomika balstās, lai šitādus sacelt, tas taču tomēr vajag pīķi? Uz ko viņa nafta? Sākumā viņa nafta, jā. Sākumā viss bija uz naftu, tagad jau viņi tur ir gan čipus Malaizijā ražo, iegulda un mēģina paplašināt. Viņi mēģina paplašināt. Un arī uz turistu arī tagad ļoti. Jo, Ķīnas tur turisti vienkārši simtiem tūkstoši bija ķīniešiem ļoti. Un tieši arī bija Ķīnas prezidents tajās pašās dienās, kad es biju, un visa pilsēta bija izrotāta, un arī pat dviņu torņi bija Malaizijas silajā krāsā un Ķīnas sarkanajā izgaismotā. Tāpēc viņi tādā... Tie dviņu torņi tā kā pilsētas simbols, ja man liekas. Jā, Petronas, tā naftas kompānija. Tas naftas kompānijas birojas nav vāja. Jā, tā pa kreisi bildē, kreisajā stūrī lejā, tā ir no peldbasēna. Labi. Jo tur, gan rītas katras augstcelnas ir peldbasēns, un visas tās dzīvokļu mājas pārsvarā ļoti 70% dzīvokļu mājas pārējie ofisi, un tur izīrēt var dzīvokļus ārzemniekiem, un ir viss, ko gribu. Un apkārtē ar lielveikalu, ar ēšanas zonām, kur ir no visas pasaules ēdiena un lēta, un arī vietējie foodporti, ielēdiena. Un transports arī tur ļoti pārdomāts var uz indiešu, hinduistu alām, tempļiem aizbraukt, var uz vietējiem džungļiem arī aizbraukt apkārt. Viņiem ir arī parki, ļoti liels putnu parks, bija interesants, pirmo reizi dzīvē, tik milzīgas redzējis ar simtiem putniem dažāda veida. Bet tie putni, tā kā tur ir kaut kā tīkli nostiep? Jā, tā kā milz tīkli. Milz tīkli, jā. Okay. Un tad staigā kā pa parku, un tad dažāda veida putni. Bet tā pašā pilsētā, kā tu saki, tāda vecpilsētas daļa vai kaut kāda vēsturiskais praktiski nav, ja? Tur dažas mājas, viņi tikai tagad tiešām cenšas atjaunot. Kur tad cilvēki parastie dzīvo? Labi, šeit ir tagad turistiem izīrēt. Nē, tur arī apkārt Tulmārkas atceltas milzu, arī 20 stāvu, 30 stāvīgas, modernas mājas, kur arī vietējie dzīvo. Jo viņi tiešām izplatasies, tur milzu lielceļi, metro, autobusi moderni. Tur infrastruktūra ļoti, sacelta liela. Viņi ļoti tā pilsēta izplatasies. Bet, ja tu pabrauc uz laukiem, tā kā mums jau arī Rīga, bet ja tu pabrauc uz laukiem, kā tur ir? Tev sanāca pabrauc uz laukiem? Šoreiz nē. Bet es vienreiz, sen atpakaļ bija, jau tad bija, sakārtots un arī tur tā nabadzība ļoti meklēt, jo nav Malaizijā bijis. Jo pārējais jā ir bijis, valstīs tā nabadzība var atrast vai bardaku, bet viņi cenšas tomēr, sakārtot. Interesanti, rītīgs kontrasts, ne tev 5 valsts, tur pilnīgi, bet te jau atkal redzēja, ja ir nafta, tad ir nafta, ja tu māki ar viņu rīkoties, ja tad viņi nezin, tad jā. Ekonomika, jā. Un turisms, kā tu saki, ja ķīnieši jau ir, tas vidas slānis ir milzīgs, vai ne? Ja Kambodžā tieši viņi sūdzējās, ka pēkšņi, Ķīnas valdība kaut ko izdarīja, ka vairs Ķīnas turisti nebrauc uz Angkora vata, un viņi uzreiz to izvita. Es tur visu var just dzirdēt to Ķīnas ietekmi, ka vietējā, vienmēr piemin. Ķīnā ir vienkārši, tur tas tāpat kā Nepālā. Čiks aiztais robežu klusums, tā kā, tur tā nav nekāds baigais. Tur ir regulētās sviras ātri, jā. Labi. Kad sev par Malaiziju tāds, ko tu gribētu piebilst, tad mēs dosimies uz... Jā, tas arī Kalampur ir ļoti labs hubs, lidostas. Tur ir, labs sākuma vai beigu punkts. Jūs bieži vien tieši izvēlos Malaiziju kā sākuma beigu punktu, pēc Nepālas arī tieši izvēlējies viņu kā beigu punktu, kas arī pēc 4 nedēļas paceļoja. Jo tur ir lētas avio biļetes atpakaļ uz Rīgu. No Malaizijas, bet ne jau tiešais. Kā ko tu lidoji apakaļ no Malaizijas uz Rīgu?
Šoreiz caur garāku ceļu caur Istanbulu un tad uz Berlīnu, un Berlīnē arī vēl paliku pāris stundas, iztaigāju, un tad uz Rīga. Bet tu ar vienu avio kompāniju vai ar brokeriem, kā ar ko tu lidojat apakaļ? Šoreiz divām Turkish Airlines ar Ryanair, bet pārsvarā ar vienu. Jā. Bet ar vienu pārlidojumu tur var ļoti daudz opcijas. Caur Arābu Emirātiem, Kataru, Turciju vai ko Eiropas valsts tieši no Kalampūras. Restīvi, Malēzija ir labs sāko punkts, kāds saka. Jā, jo arī no turienes, un no turienes arī var aizlidot ļoti daudzām tieši Āzijas vietām. Arī vairākām Indonēzijas salām. Jo ne uz visurienes var. Ir Kalampūra, Singapūra, Bankoka, kuras labākais savienojums. Kur vajag izvēlēties kā sākuma un beigu punktus. Jā. Labi. Kā ar kaut kādu nakts dzīvi un visu pāri, jo es zinu, ka tas rietumnieciskums jau nāk arī ar blaknēm kopā. Tur, nezinu, ar narko, ar prostitūciju, vēl kaut ko, kā Malēzijā, pie tās modernās dzīves, kā tur ir. Jā, tur arī ir savs rajons, tur visur ir. Bet, viņi mēģina kontrolēt, jo Malēzijā arī 50% musulmaņi, tāpēc tur viņas stingrāk uz narkotikām un visu. Jo, Indonēzija arī kā musulmaņu valsts, bet tur viņi arī piedāvā atklāti uz tām Gilijas salām, kur tikai turisti, sēnītes un tādas lietas, un hašiši. Jā. Dabiskas preparāts, piedāvās sēnes un zāle, jā. Bet ja tur, krimināls sodāms ir. Jā, bet pat reklamē viņi. Un tu saki, musulmaņi, tad tur arī Malēzijā arī minareti, tie, kas ir te lūkšanas torņi arī, vai tur? Jā, ir. Ir, jā. Tad no rīta tur ir arī tā aicinājums uz lūkšanām. Nav tie traki, visrakāk Indonēzijā ir, jo tur pie tā vajag pierast, ka tev vajadzēs celties 5 no rīta. 5 reizes dienā viņi visur, kur es biju, katrā ciematā uz maksimālo. Uz to nevarēja izvaidīties vispār, pat kalnu ciematā. Labi, Singapūra mums ir pēdējā valsts, kurā tu biji. Jā, tā. Singapūrā, modernākā Āzijas, Dienvidāzijas valsts, pilsēta, kur jau ielidojot, staigājot pa lidostu, jau var redzēt arhitektūras brīnums, tas ūdens kritums, tā ir lidostas terminālī, jo viņi cenšas, ja taisa, tad kaut ko unikālu, ja tur vairāk unikālu arhitektūru brīdam, bet viņi arī ļoti dabu saudzē, tāpēc viss miera darbībā ar vietējo dabu, jo viņi ilgtermiņā, kad plāno, viņi kā nākamās paudas tur varētu dzīvot Singapūrā. Tāpēc resursu taupīšana arī, kā atkārtot, var izmantot ūdeni, un vienīgā vieta, kur pat ne papīrītas nebija zemes. Jā, jo tur visur izrakstīti brīdinājumi, pat ja pusnes baroci, es neatceros 100 eiro vai pāris 100 eiro uzreiz sots. Jā, jo viņiem tur izteikta tīrība ir. Tu uz konsekvencēm strādā, tā vienkārši. Tur vienīgais, ka viesnīcas hosteļi tur dārgi, jo šeit palikām hosteļos, jo hostelis maksāja dārgāk nekā Kalampūrā 100 kvadrātmetrus liels dzīvoklis. Kā tu saki, moderni, bet priekš tāda darba viņi ir padārgi, viņā ir, dārgāk krietni, man ne tāpēc izvēlēs Malēziju. Ēšanas ziņā tikpat lēta kā Kalampūra. Jā. Ēšana var paēst mierīgi par 4 līdz 6 eiro. Pat 3 eiro, pat no 3 eiro var paēst. Ēšana gan jau viņiem ir tāda liela hokas tāli, kā kreisajā pusē, kur ir no 50 līdz 100 ēdnīcām. Un viņiem arī ļoti interesanti, viņiem lai vien saglabājušies tie vēsturiskie rajoni, ķīniešu, musulmaņu un indiešu rajons. Un tad var aiziet uz katru rajonu, un tad viņiem tas viņu food courts, un tad izbaudīt tās konkrētās kultūras ēdienas. Jā, un viņiem ļoti patīk daba, viņi ļoti mēģina visur integrēt.
viņi uztaisījuši jaunas botāniskos dārzus, kur tie milzu koki uzcelti pa kreisi. Un arī viņiem lielākie orhideju botāniskais dārzs, ko arī ieteiktu apskatīt, jo tur tiešām liekas, ka pilsētu valsts tur daba nesanāks redzēt, bet tieši no botāniskā dārza augu viedokļa tur ļoti daudz ko var redzēt. Tas sanāk, ka Singapūra ir pilsētu valsts, jā? Jā, pilsētu valsts. Pilsētu valsts, jā. Jā, bet, jā. Un tad tā ekonomika faktiski tur arī kaut kādas augstās tehnoloģijas ražo, vai ne? Jā, tur bankas, investīcija, arī augstās tehnoloģijas. Osta viņiem arī, lai viens skaitā, sakam, lielākā tajā Dienvidāzijā. Un arī uz to lidostu, jo viņiem 5% no budžeta, ienākumiem lidosta, viss saistītais ap lidostu ienes. Jo viņi tagad 2 reizes palielinās lidostu. Palielam no Āzija diezgan attīstās, vai ne? Redz paši. Jā, ļoti strauji. Ķīnas cilvēki brauc turienu. Jo tur lasot ziņas, kamēr bija tur vairākām valstīm bija projekti, ka taisa jaunas terminālas, jaunas lidostas. Vietnam arī līdz pa 10 gadiem, 5 gadiem caur visu Vietnamu plāno uzcelt ārgaitas vilcienu līniju. Tāpēc būs vēl vieglāk Vietnamā ceļot un arī ātri varēs. Un jā, tur, tie plāni ļoti grandiozi un tur ļoti mainās, jo Vietnamās arī bija par 15 gadiem, ja agrāk bija tikai tuktuki, nevis tuktuki, motorolleri tikai, neviena augstceltne. Tagad tur pilns ar augstceltnēm, daudz mašīnas, infrastruktūras atcelt milzīga, jā, ļoti strauji. Tur interesanti, uz katru valsti atbraukt tikpat pēc 5 gadiem. Jā, cerams, kaut kas no tās Āzijas paliks pāri, vai ne? Jā. Klausies, labi, mums jāpaļojas tev izstāstīs par saviem iegūmiem, bet tāda par loģistiku tīri, tad tavs ieteikums ir sākt faktiski Malaiziju ar to galvaspilsētu, ko es nevaru izrunāt. Jā, Kuala-Lumpūra, Bankoka vai Singapūra, bet tas, ka Singapūra, tur dārgāk palikt uz vietas, bet Kuala-Lumpūra, Bankoka, tur ļoti lēti palikt uz vietas, ko darīt, skatīties. Un no turienes arī var izmest līkumu pa pārējām valstīm. Jā, tad no turienes var sakombinēt dažādas valstis, Filipīnas arī. Tur daudz, jā, Filipīnām arī tur 100 salas ir. Jo nākamo braucienu arī sev plānojies, arī vajadzēs. Bet vispār Āzijā, kā tu saki, 100 salas, ja tu brauc uz kādu, kas nav tur turistiski, noteikti, ja tur 100 salas. Kā vispār tā kultūra Āzijā droša? Jā, droši, jo bija pārsteigts, pat tajā pašā Indonēzijā ļoti daudz arī sievietes, jaunas, tur studentes baros braukā. Kā no Eiropas vai no Amerikas? Jā, no Eiropas, arī daudz. Viena tā braukā, blandās pa mazpilsētām, pa rajoniem. Nevienām nav bijis, ko var bīstami vai bailes sajūta, nevienām no valstīm, kuras runāja ar cilvēkiem, kuras satika. Jā, tas ir labas ziņas, droši. Bet tiešām, drošības sajūta ir liela. Un arī Vietnamā vispār nemēģina neviens tevi pat piečakarēt. Jā, pārsteidz. Vietnamā tiešām cilvēki likās ar pieticīgi, ja neviena reize man, nebija, ka mēģina izspiest vairāk naudas vai kaut ko. Atsit uz Nepālu, vai ne? Tur arī cilvēki kaut kā viņiem nevajag lieku, viņi tā kā. Tas modernais vēl nav atnācis, zin kā, tu jau pats zini, ja tas turismu biznesā, te jau tev savādāk galvas strādā, diemžēl. Kas ir tās tā? Biznesā Vietnamā, tur arī pat nemēģināja, tāpēc tas bija ļoti interesanti. Tā viņiem kultūra. Kas ir tavs atziņas, Jāni, vai mācības no ceļošanas, ko tu vari tā kā uzakcentēt mums sarunas beigās? Jā, tas kā vislabāk nevajag visu ceļojumu izplānot, vajag būt spontānam, jo parunājoties ar cilvēkiem, tev vietējie vai tie jau, kas bijuši, jau beidz ceļojumu izstāstīs, ka nē, tur tomēr nav vērts, tur tagad šajā sezonā nav vērts, tur tagad tāda plūsma okeāna vai saus, labāk brauc tur,
Un, jā, labāk būs flexible. Ja transports, nu, nevajag vispār uztraukties. Tad būs autobusi, var karināt kaut ko citu. Jā, nu tas, ka tev nevajag kreņķēties, ka tu kaut ko nokavēsi, vai ne? Viss tur, tu vienkārši... Es saprotu, ka biļetes turp apakaļ jānopērk laicīgi, jo tur var cenas mainīties, vai ne? Nu, lielais lidojums. Tur tagad pēc Ukrainas kara tur, nu, svārstās. Jau var uz akcijām nopirkt tagad, cik lētāk, es redzēju, 550 eiro no lietas uz Vietnamu. Ar vienu pārsēšanos no Rīgas. Jo, jā, vajag atrast vienkārši akciju nopirkt vismaz vienvirzienu, jā, biļeti. Un, jā, doties, jo no turienes, jā, nevajag uzsaukt. Tu saki, pat atpakaļ, pat var arī pēc tam nopirkt, tur nav tā. Jā, nu, ja var laiks atļauj 2-3 mēnešus. Nu, jā, tu jau ievilk labu līniju, jā. Jā. Ja tur tiešām, tur vajag uz ilgāku laiku, jo tad arī atmaksājies tā palikšana tur, jo tur mierīgi ceļojot, viss izbaudot, var ar visām avio biļetēm no ekonomiskas 1000 mēnesī līdz 2000. Tu runā tagad par to visu laiku, ja tu tur biji? Jā, tā kā izlīdzinoties. Man sanāca bišķie virs 2000. Es 2 mēneši vai 2 mēneši ar astīti sanāca kaut kā 2000. Viss ceļojums un ēšana un dzīvošana lidojums. Pa mēnesi. Nu, mēnesi. Mēnesi, jā. Jā. Nu, jau avio biļetes, tas vairāk ir. Jā, pareizi. Bet ja tu nelido tik daudz un meklē vēl uz pieticīgāk, jā, tad var vēl... Tu jau arī noteikti visu nogaršo, Jānis, jau zinu tevi. Arī budžets uzaug, jā. Jā, tur pat, tur nevar pat visu nogaršot, ja tik daudz. Tas tev bija gan jau traumējoši, ne, ka visu nevar nogaršot, visu tik daudz. Kā, jā. Forši, jā. Jānis ir ražāds latvietis, mēs, ka bijām Nepālā, viņš jau priekš mums bija milzis, bet priekš nepāliešiem vienkārši viņi bija šokā ieraugot tādu puisi, bišķi. Tev ir virs 2 metri, vai ne? Jā, 2 metri. Jā. Labi, kas vēl no taviem ieteikumiem, un tad mums ir jāpaļojās? Jā, tad būs elastīgiem. Jā, vienmēr sagatavot vēders salas, tā kā ēdienas saindēšanai, bez tā nevar. Tas kā veiksmi nospēlē, protams, bet... Jā, bet vajag paņemt savu attieciņu obligāti. Jā. Ar kaut kādām oglēm un kaut kādām vēdām. Kaut kā stiprāk arī, jā. Tiešām saindēšanos, tā stipra ēdienu. Rokas ikuru mazgāt, ne? Vai kā tur, zin, kā apstiest, vai tas var nelīdzēt? Jā, tas var nelīdzēt, jo pavārs nenomaskās. Jā, pavārs iešķaudīja. Gādās, jā. Okay. Labi, jā. Paldies tev, liels klausies. Man arī tā Āzija tādā, kad gribētos aizbraukt. Man Anna samusināja pa Vietnamu, pa kaut kādu tur rajonu, kas ir pie okeāna. Viņa saka, ka tur ir vēl zvejnieku ciemati bija pirms gadiem, kur visu sazvejo un izbrauc ārā, bet kā tu saki, tagad viss tik ātri attīstās, ka tur jau varbūt jau ir viesnīcas atcelts, vai ne? Jā, tur dažs pilsētas ļoti atcelts, ka viena pilsēta bija izteikti, kur korejieši un krievu turisti ir. Vai ne? Jā, tur jābūt projās. Tā kā novēlu... Arī alu turismas interesē, Vietnamā var atrast. Alu? Tā kā alas spēlē jau? Jā, alas, jā. Tur arī pasaulē lielākā ala. Protams, nezināju, kā Jā, Vietnamā. bet tur padāri, laikam, 3000 vai 5000. Tur tikai viena kompānija, bet to pasaulē lielākā. Jā, bet tur jau tevi tā kā aitas izved caur tajā, tad aizbrauc. Because the Europe ielēm kaut kādā salās, tur tā, jā. Labi. Paldies, Jāni, tev, jā, mēs tagad palaidīsim ierakstu pasaulē un forši, jā, tā kā Āzija ir atvērta un paldies par to ideju, ka jālaiž uz Malaiziju un tad riņķī jāskatās, tā kā tie, kas ir ceļojuši ar mums un zin, ka tajā improvizācijā spēks atvēlēt savu laiku, cik jums tur mēnesis. Jā, piedod, ko tu teici, es runāju pa virsu? Katra valsts atšķirās, ka, nevar tikai vienu aizbraukt, lai, uz katru, tur tā lielāka starpība nekā Eiropā. Bet vēl, tev bija 5 valsts, vēl tu ieteici Bankoku, kas vēl blakus? Taicam, jā, Laos es gribu, jo viņi ļoti interesanti runājas Filipīnas. Jā. Tur uz ziemeļiem arī Taivāna ļoti interesanti. Jā. Un Balī, es saprotu, tur ir grūti, tur viss jau ir pārapdzīvots, tur jau viss. Tur viss sūdzās, ka par tiem sastrēgumiem.
Nu jā, iedomājies. Ja kaut kur brauc, tad tevi sastrēgumā. Indonēzijā vēl daudz salas. Kaut vai tā galvenā Javas sala, kur var daudz ko redzēt. Un jā, Indonēzijā brauc, tad visur var atrast vulkānus, kur var redzēt. Jā, forši. Tas man pārsteidz, 3700 rītīgs kāpiens, jā. Jā. Labi, Jāni, paldies tev, liels klausies par stāstu, jā, un ka padalījies, un rītīgi tā kā arī iedvesmoja man doties uz turienu un forši. Un tad tiekamies, piedzīvojamies, vai ne? Vēl kādam kāds jautājums, varbūt, teiksim, palikuši āķīgs Jānim vai neāķīgs? Man bija jautājums. Jā, aidā, Jāni, jā. Par to Taivānu, zin kā, it kā ļoti, ļoti īkams galamērķis, bet tur, zin kā, karš bez 5 minūtēm ir. Zin kā, tur Ķīna tā kā tāda haizivs peld apkārtē Taivānai visu laiku. Biju, kad Ķīnai bija militārās mācības apkārt savai visai, un, kad es uz vietas vispār nejūtu neko. Jā, viņi ir tādā kā Eiropiešu turistus un amerikāņi. Tur jau būs speciālai reisi, tāpēc var neuztraukties. Svecīti jādadzina, kas saka. Nu, labi. Paldies. Saka tev, mikrofons, Valdi, kas saka? Paldies vēlreiz tev, Jāni, un tiekamies piedzīvojumos, jā, tā kā paldies, jā. Čau. Tā.